Šajā video es tev parādīšu, kā reģistrēt savu domēnu vārdu ar Mozello. Pirmais solis kreisajā rīkjoslā spied uz sadaļas iestatījumi un tad domēni adrese. Tālāk atvērsies loks, kurā tu redzēsi savu bezmaksas domēnu, un ja esi pieslēdzis kādu no Mozello premium plāniem, redzēsi pogu izvēlēties domēnu vārdu. Pirms spiežam pogu, tu vari izmantot arī Mozello ar jau savu esošo domēnu. Tajā gadījumā tev jāspiež uz pogas pievienot citur pirktu domēnu. Savukārt mēs spiežam uz izvēlēties domēnu vārdu. Tālāk atvērsies loks, kurā tev būs jāieraksta savs vēlamais domēna vārds. Kad būs ievadījis domēnu vārdu un izvēlējies kādu no esošajiem zemāk redzamajiem paplašinājumiem, spied uz pogas OK. Tālāk atvērsies loks, un tu redzēsi, vai tevis izvēlētā domēna adrese ir brīva un pieejama. Ja tā ir, tad pārliecinies, ka izvēlētais domēna vārds tev pilnībā apmierina, un tas ir pareizs, un spied uz pogas OK. Pēc tam atvērsies loks, kurā tev būs jāievada papildus informācija. Ja domēnu reģistrēs kā juridiska persona, tad tev būs jāievada reģistrācijas numurs un administratīvā kontaktpersona. Savukārt, ja domēnu reģistrēs kā privāta persona, būs jāievada personas kods. Kad būs ievadījis personas kodu un uzspiedis uz OK, tad atvērsies loks, kurā tu redzēsi, ka tavs pieprasījums ir saņemts, un tālāk pārējo izdarīsim mēs savā pusē. Un neuztraucies, ka tavs domēna vārds uzreiz nestrādā, jo parasti domēna vārda reģistrācija un aktivizēšana var aizņemt vienu darba dienu. Savukārt to arī saņems e-pastu tajā brīdī, kad tavs domēns būs reģistrēts.